Nu, ko nu parunāsim? Mums ir tāda, nu jau par rubriku izveidojusies raidījuma forma. Parunāsim par mājmācību. Es esmu Guna Kise, ģimenes skolu apvienības valdes locekle, un uz sarunām par mājmācību līdz šim esmu aicinājusi gan jaunās māmiņas, kuras savus bērniņus tikai gatavo vēl skolas gadiem mājmācībā. Gan arī mēs runājāmies ar skolas būsim pedagoģi un brīnišķīgu mājmācības ģimeņu draugu Sandru Armanevu. Un šodien savukārt uz sarunu es esmu aicinājusi Action Academy Riga dibinātāju Dāvi Martīni. Un šodien parunāsim par mājmācību kontekstā pašvadīta mācīšanās. Kas ir pašvadīta mācīšanās? Šis te jēdziens, ko tas sevi ietver, un, nu, godīgi sakot, man ir jāatzīstās, ka mājmācības ģimenes joprojām saskarās ar tādu sabiedrības viedokli, ka mājmācības bērni ir izlutināti, ir apčubināti, vecāki viņiem visu palīdz, un viņi paši tā kā neko nespēj, taču tā galīgi nav. Pašvadīta mācīšanās ļoti tiešā veidā skar tieši mājmācības ģimenes, un tieši mājmācības ģimenes daudzos jautājumos pat ir brīvākas un pašvadītākas nekā skolā tas ir iespējams, jo ir priekšmeti, kuri jau ietver dzīvi, mēs to dzīvi dzīvojam, mums viņa nav speciāli jāmācās, kā atsevišķs priekšmets. Un pašvadīta mācīšanās arī ir tā virzība, kurā tad balstās Action Academy Riga. Tieši tāpēc mēs uz pēdējo sapulci, kura bija pagājuši pirmdien, ģimeņu skolu apvienībā aicinājām Dāvi izstāstīt, kā viņiem skolā ir šī pašvadītās mācīšanās ieviešana, integrēšana bērnu dzīvēs. Un saruna izvērtās tik interesanti, ka mēs nolēmām tomēr to ierakstīt. Un par to parunāties jau tā, ka pēc tam to visu varēs dzirdēt arī tie, kas sapulcē nebija. Tāpēc sveicu arī šodien šajā sarunā Dāvi otrreiz, nu jau, bet uz ierakstu. Mazliet par sevi, mazliet par savu skolu un par pašvadīto mācīšanos skolā. Mm. Jā, sveiki, Guna. Paldies tev liels par šo iespēju padalīties ar novērojumiem un par izglītības vīziju, kas mums ir. Mūsu skola tiešām ļoti orientējās uz pašvadītu mācīšanos, tādā kontekstā, kad mēs esam īstenībā skolēnu virzīta skola, kur mēs ļoti daudz pienākumus, atbildību un brīvību pakāpeniski nododam arvien vairāk un vairāk skolēniem. Līdz ar to viņiem ir ļoti svarīga prasme mācīties un pašiem uzstādīt savus mērķus, pašiem izpildīt savus mērķus un viens otram palīdzēt un citas lietas. Tas ir tas, kas viena no lietām, kas man ļoti uzrunāja šajā skolā, kad es par to uzzināju nepilnus 2 gadus atpakaļ, kad es domāju par savu dēlu izglītību. Un tajā brīdī es apskatīju visādas skolas un mājmācības iespējas, tā skaitā Latvijā, ko darīt, un neviena man īsti neuzrunāja. Un tad es atradu tādu interviju, kur Jordans Petersons intervēja mūsu skolas dibinātāju, un tajā brīdī es nezināju, ka tāda skola eksistē un ka viņš ir mūsu skolas dibinātājs, Jeffu Sandeferu. Un pēc tās intervijas noskatīšanos viņa atbilda mūsu vērtībām, mūsu vīzijai, mūsu sapratnē par to, kāda ir 21. gadsimta izglītība, kad es pateicu sievai, ka es atradu skolu, bet mums būs jāpārvācās vai arī jāuzstājas viņa pašiem. Un tagad, 2 gadus vēlāk, mēs esam atvēruši no septembra Action Academy Riga, pirmo Baltijā, pirmo Ziemeļa Eiropā, arī Austruma Eiropā. Šāda skola, kur nāk no Amerikas. Un šī skola specifiski ir virzīta uz to, lai padarītu skolotāju, mēs nesaucam mūs par skolotājiem, mēs saucam mūs par gidiem, lai padarītu gidu vai arī pieaugušo nevajadzīgu. Un tas nozīmē, ka mēs
pēc iespējas vairāk mēģinām atdot lietas skolēnu pārziņā, un pēc iespējas vairāk procesus nododam. Un tas ir kaut kas, kas man likās pirms 2 gadiem, varbūt neiespējami, pirms es uzzināju par Aktonu akadēmiju. Bet, teiksim, pat pirmā Aktonu akadēmija un citas, kuras atvērās jau sen, kuras ir izaugušas līdz pilnajām skolām, līdz vidusskolai, viņām ir 2 pieaugušie uz 120 skolēniem. Tas izklausās tā neticami, bet tas ir tāds apliecinājums, un cilvēki, tās ir privātas skolas, kur cilvēki maksā lielu naudu, lai sūtītu savus bērnus uz tādu skolu. Un tas ir vienkārši apliecinājums par to, cik bērni īstenībā ir spējīgi, cik skolēni ir spējīgi, ja mēs viņiem dodam brīvību, bet kopā ar atbildību. Un viņi var sasniegt fantastiskas lietas dažādākajos veidos, kas mūs var ļoti pārsteigt kā pieaugušos. Paldies! Šis tiešām ir pārsteidzoši. Kas tad ir pašvadīta mācīšanās? Nodefinēsim to jēdzienu, kā tas norit jūsu skolā un kā jūs to saprotat. Jo mēs ar to arī saskaramies zināmā mērā. Bet kāda ir Acne Academy definīcija pašvadīta mācīšanās? Uz ko mēs fokusējamies, ir trīs lielie mērķi. Mums īstenībā ir Aktona akadēmijā tāda ļoti skaidra misija, ko mēs mēģinam izpildīt kā skola. Un tā misija ir iedvesmot katru skolēnu, kurš ienāk Aktona akadēmijā, atrast savu dzīves aicinājumu, kas var būtiski izmainīt pasauli. Un, lai šo misiju izpildītu, mēs definējam trīs tādus lielos mērķus. Viens mērķis ir iemācīties mācīties, un tas ir ļoti saistīts ar pašvadītu mācīšanos, kur ir jāapgūst lietas un atbildība un procesi un mentālie modeļi, kas palīdz bērniem pašiem un skolāniem pašiem risināt problēmas un uzņemties atbildību par savām mācībām. Otra lieta ir mācīties darīt, kas ir mācīties darīt reāls dzīves prasmes, kas viņiem noder dzīvē, piemēram, finanšu pratību. Un trešā lieta ir mācīties būt, kas ir rakstura izaugsme, kur tu mācies būt neatlaidīgs, tu mācies būt drosmīgs, tu mācies būt izpalīdzīgs, tu mācies būt dzelžains arī savu robežu ievērošanā. Tās ir rakstura izaugsmes lietas, kas tev arī palīdz dzīvē būt patstāvīgam. Un tās ir tās lietas un komponentes, ko mēs dodam bērniem, lai viņi pabeidzot skolu, lai viņi būtu spējīgi paši sasniegt savus rezultātus, būtu pašmotivēti, nevis viņi darbotos vienkārši, lai izpildītu kādu citu cilvēku ekspektācijas. Un viens no veidiem, kā mēs to darām, ir mums kā skolotājiem, kā gidiem. Mēs esam sokrātiski pasniedzēji. Tas nozīmē, ka mēs neatbildam uz jautājumiem, mēs uzdodam tikai jautājumus. Un mēs neuzdodam jautājumus, kur ir pareiza atbilde. Mēs uzdodam jautājumus, kas palīdz izzināt, kas palīdz viņiem saprast, pieņemt lēmumu, mēs dodam viņiem izvēles. Godīgas izvēles nevis viena ir pareizā un viena nepareizā. Mēs ļaujam viņiem izdzīvot viņu izvēļu sekas, un mēs caur šiem jautājumiem viņiem palīdzam nākamreiz pašam risināt problēmas, pašam jau sev uzdot tos jautājumus un uzņemties to atbildību un uzņemties to pašvadību. Tā, kad viņam ir problēma un viņš pats ir spējīgs to atrisināt bez pieaugušā vajadzības. Un tas ir tas, ko es saucu par pašvadītu mācīšanos. Paldies! Un īstenībā tas, ko es sadzirdēju, misija, savas sūtības saskatīšana un realizēšana ir kā galvenais. Lai to izdarītu, manuprāt, ir cilvēkam jāspēj sevi pazīt, sevi saprast, sevi ieklausīties. Viņam ir jābūt kaut kādā konkrētā atmosfērā un apstākļos, kad viņš sevi dzird, kad viņš, kā jūs teicāt, nevis citu ekspektācijas realizē, bet savus mērķus. Un tad arī šie te mazie cilvēki, viņi uz mērķiem iet un ir mērķiecīgi, ja tie mērķi ir viņiem.
Un vēl par šiem te par jautājumiem ļoti interesanti ir, ka nu, mēs savulaik augām skolā, kad pacelt roku un uzdot jautājumu, bija bail. Jo jautāt, tas nozīmē, es kaut ko nezinu. Tas nozīmē, es nu, neesmu gana gudrs. Ja, un bailes būt pakļautam apspiešanai, vai noniecināšanai, vai kritikai. Tāpēc jautājumu formāts mums īsti nefunkcionēja savulaik. Un tagad atvērt, man kā pedagogam, kā mājmācības mammai, atvērt bērnus, jauniešus uz jautājumu uzdošanu, tas nu, ir liels izaicinājums dažreiz. Ka tu drīksti prasīt, tu tieši prasi, tu tieši jautā, un ka tieši par jautājumiem veiksmīgi uzdotiem būtu jāliek atzīmes, ja, nevis par pareizām atbildēm, kuras kā arī tā, mēs tomēr uz tu, ja, kā tu Dāvi teici, ka atbildes nav tikai divas, pareizā un nepareizā. Un Mhm. visbiežāk tās atbildes nemaz nav divas. Ja? Un, godīgi sakot, vēl ir tāds joks, ka mums šī disciplinārā sabiedrība mūs ķer tieši uz to, ka tiklīdz cilvēks izvēlās šo trešo atbildi, viņu jau tā kā viņam liedz kaut kādu iespēju rīkoties. Ja? Saviem bērniem mēs mācām, ka noteikti ir vairāk par diviem variantiem vienmēr. Un tad, kad mēs piedāvājam kaut vai ēdienu, ko jūs gribat teikt, makaronus vai griķus, nu tad visbiežāk mēs saņemam atbildi, nē, es gribu kartupeļus. Nu, nevienu no šiem. Ja? Un tas ir Mhm. apsveicami. Bet vai tu esi mācījies būt par šo te gidu, par pedagogu? Vai tā ir Par speciāli? pedagogu es neesmu mācījies, tagad mācos par pedagogu piespiedu kārtā. Mūsu skolas tie koncepti un pārliecības, viņas īstenībā daudzos aspektos ir diametrāli pretējas skolotājiem. Un tāpēc, tad, kad mūsu skolas tīkls, tad, kad cilvēki piesakās atvērt jaunu skolu mūsu skolu tīklā, kuri parasti ir vecāki, kur to dara saviem bērniem, tā arī mēs darījām. Tad, ja tas ir skolotājs, tad tas ir ļoti aizdomīgi, ja skolotājs to mēģina izdarīt. Uh, es varu izstāstīt tādu stāstu, ko mums arī stāstīja, kur bija. Vienreiz bija skolotājs, kurš pieteicās. Tas ir tāds izņēmuma kārtās, vai ne? Bet viņam atbilda tā kā vērtības, vai ne? Un viņš nāca un apskatīja Aktonu akadēmijas, kā tur strādā, vai ne? Un kā bērni darbojās. Un viņš apskatījās, un pēc tās apskates viņš pēc tam beigās teica mūsu skolas īpašniekam, ka tas ir tā, un rekur man ir tāds tīģerītis, kas šo to stāstu pasaka. Viņš saka, tas ir tā, it kā es visu mūžu būtu studējis tīģerus, bet es viņus esmu skatījies tikai zoodārzā. Un, tagad es esmu ieraudzījis, kā tīģeris izskatās dzīvē, brīvā dabā, un tas ir pavisam cits dzīvnieks. Nu, Un jā. tas ir tas, kā skolotāji, ko es arī redzu personīgi studējot ļoti bieži, un tā sistēma viņa tāda, kad ir, viņa pasaka, ka mums viņi jāvērtē, viņi nav spējīgi, bet kā te viņi zinās, un tas ļoti ierobežo viņus, un tas viņiem nedod pārliecību. Bet, ja tu viņiem dod brīvību un dod izvēles, piedzīvot izvēles sekas, dod atbildību, viņi vēlās atbildību, viņi grib brīvību. Un tad viņi uzņemās atbildību par savām mācībām un viņi seko savām interesēm. Tad tas ir pavisam cits cilvēks ar citām spējām, kas izveidojās šajā skološanas procesā. Es saklausīju ļoti iedvesmojošu vēlās atbildību. Izrādās, bērni vēlās būt atbildīgi, viņi vēlās uzņemties sekas par savām veiksmēm un neveiksmēm. Jā, tas ir kaut kas Es, jauns. es, es varu iedot tam piemēru arī, kas pat mūsu dažu mēnešu skolas kontekstā ir, kur mēs viņiem neatbildam uz jautājumiem, un viņi zina, gida loma ir tāda, ka mēs nedrīkstam atbildēt viņiem uz jautājumiem. Un atbildēt uz jautājumu tas ir viegls ceļš. Ja man ir kāds jautājums,
Es kaut ko nezinu, es uzprasīšu skolotājiem, viņš atbildēs. Viņš man pateiks, man, ne? Un tas ir vieglākais ceļš. Bet mēs viņiem mācām pašiem atrast atbildes un pašiem risināt problēmas. Daļa no pašvadītas mācīšanās. Un, un pēc kāda laika viņi saprot, ka gidi neatbild uz jautājumu. Viņi sāk viens otram prasīt jautājumus, un viņi palīdz viens otram. Un, tagad, kad ir kaut kādas diskusijas vai kaut kādas runas, teiksim, mums ienāk jauns pieaugušais, un mēs viņam prasām, jūs gribat, lai viņš atbild jums uz jautājumiem? Kā tev liekas, ko viņi saka? Ko? Viņi saka, nē, mēs negribam, lai atbild. Viņi vēlās paši, viņi paši vēlās darīt. Un kad mēs viņiem dodam iespēju uzņemties atbildību, tad arī ļoti bieži mēs gribam paši, mēs paši izdarīsim lietas. Nu, tas ir tāpēc, ka viņi jūtās svarīgi, viņi jūtās zinoši, Ir svarīgi. viņiem ir pašvērtējums augstāks tādā gadījumā. Skola ir priekš viņiem, viņi nav priekš mums. Viņiem jābūt svarīgiem. Jā, skaisti. Jā, Mhm. nu ko, pašvadītā mācīšanās ir šobrīd ieviesta arī skolās, un skola 2030 par to daudz runā. Mēģina izglītot pedagogus šajā ziņā un nodot iemaņas tālāk audzēkņiem parastajās skolās. Un mēs, mājmācības ģimenes, esam sasaistīti ar skolām, jo tieši skolas savā ziņā kontrolē to, ko mēs darām mājās ar pārbaudas darbu formātu. Tas gan noris ļoti dažādi, bet pamatā tomēr mājmācības ģimenēm ir jāapgūst tieši tā viela, kas ir paredzēta tajā konkrētajā gadā līdz 6. klasē ieskaitot. Un kā mēs varam šobrīd no savas, no mājmācības puses, no tik, cik jūs varbūt zinat, redzat, no savas puses vērtēt pašvadītās mācīšanās līmeni skola 2030 formātā? Kā viņiem tas varētu izdoties? Varbūt jau ir ziņas, kā tas funkcionē. Kā jūs to redzat? Es teikšu, godīgi, man neinteresē skola 2030. Tāpēc, ka man ir sava izglītības vīzija, par kuru es esmu pilnīgi pārliecināts un kur es vēlos savam dēlam, un viņa neatbilst skola 2030. Un es darīšu visu, lai būtu implementēta mūsu izglītības vīzija, cik nu vien tas ir iespējams pie mūsu birokrātiskajiem procesiem. Um, es domāju, ka ir ļoti, kad nav viegls uzdevums iemācīties pašvadītu, iedot bērnam pašvadītu mācīšanos bez viņa iedod, bez iedošanas, bez brīvības un atbildības iedošanas. Ja tu viņiem saki, ko darīt, un tagad mācies pats to darīt, tas ir ļoti grūts uzdevums. Ja viņš ir pašmotivēts, ja viņš var sekot savām interesēm un pasaka viņam, tu to mērķi var sasniegt ar šitādiem procesiem vai šitādu mentālu modeli izmantojot, vai arī šādi domājot, kas ir pašvadīti, viņam palīdz problēmas pašam risināt, tad jau tas ir pavisam cits uzdevums. Un mana prognoze droši vien ir, bet es ceru, ka es kļūdos, ka tas būs ļoti grūti bērniem, kuri neredz jēgu un neredz, kāpēc viņam kaut ko māca, iemācīt pašvadīt mācīšanos. Jā, es savulaik pētīju šo jautājumu vēl būdama aktīvs pedagogs, un mani nodarbināja doma, kāpēc bērni nemācās. Kas tad ir par iemeslu, kāpēc viņi dažreiz, kā nevēlās mācīties. Un tur ir konkrētas lietas, iemesli konkrēti. Un viens no tiem ir bērns nesaprot, kāpēc viņam tas ir vajadzīgs. Un šī arī ir tā pedagogu spēja noargumentēt. Mūsdienu bērnam ir vajadzīgi argumenti. Kāpēc man tas būtu jādara? Kur man tas dzīvē noderēs? Viņi uzdos jau, viņi ir šie te jautājumi bērnu paudze arī parastajās skolās, kas prasa tomēr jautā. Vēl bērni vienkārši nezina, kā mācīties. Un tas, lūk, ir pašvadītās mācīšanās stāsts, ka tur viņiem tiek parādīts, ierādīts, kā mācīties, kā meklēt atbildes uz jautājumiem. Vēl iemesls, kāpēc bērni nemācās, viņiem nav interesanti. Kas neinteresē? Neinteresē vai nu process, vai nu neinteresē sasniedzamais rezultāts. Arī te ir jautājumi pie pasniegšanas formas
kuru izmanto pedagogi. Nu, un, vēl ir ļoti aktuāls jautājums par to, ka man ir bail, kā man nesanāks. Ja? Kāds mani apsmies, kāds mani aplamās, kāds uzskatīs mani par neveiksminieku, un man ir svarīgs viedoklis, ko par mani domā. Ja? Un tas bērnam rada tādu zemu pašvērtējumu. Un, protams, klātsošs ir arī fiziskais un psihoemocionālais nogurums, kuru ir jāizvērtē vecākiem un skolotājiem, vai bērns gadījumā nav pārslogots, vai viņam ir kārtībā režīms, vai viņš izguļās, vai viņš ir paēdis. Un tie arī var būt iemesli. Lūk, tā kā, tas tāda viela pārdomām, kāpēc bērni tad nemācās, jeb kāpēc viņi nav gana motivēti. Un šis te motivācija, ja, vārds, kas man personīgi ir tāds diezgan divdomīgs, es to neslēpju, ka es uzskatu, ka motivēt mūs nekad nevajadzēs, ja mēs darīsim to, kas mūs interesē. Mums vienkārši nevajadzēs nekādu motivāciju, mēs tur trieksimies ar visu galvu iekšā tajā, kas mani interesē. Taču par motivāciju tomēr es uzdošu jautājumu, jo tā arī ir viena liela daļa no jūsu skolas ikdienas. Motivēts bērns. Ja? Kā jūs to panākat un kāds izpaužās ar praktiskiem padomiem? Jā, tieši tā. Mēs pēc mūsu skolas koncepta nedrīkstam piespiest bērnu neko darīt, jo mēs neesam autoritīva skola un mēs nedrīkstam likt. Mēs varam dot izvēles, un attiecīgi skolēns var pieņemt kaut kādu lēmumu, kaut ko darīt, bet mēs nedrīkstam viņu piespiest. Jo mācīšanās ir priekš viņiem, tas ir viņu ceļojums, tas nav mūsējais. Viņiem ir jāuzņemās atbildīgi par mācīšanos. Ja mēs viņus sākam piespiest un tev obligāti šitais jādara, tad mēs noņemam atbildību. Tas jau tagad ir mūsējā atbildība. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs esam autoritīva skola. Un līdz ar to parādās jautājums, kas tev ir par to, kas tad viņus motivē. Un kas viņus motivē mācīties sākuma skolas vecumā. Un viņi ļoti bieži mēs vienkārši varam uzdot bērniem jautājumus, un viņi jums pateiks. Un tas, ko viņi pateiks, ir, ka viņi grib jautri pavadīt laiku kopā ar citiem vienaudžiem. Un tas ir tas, ko mēs darām Aktonu akadēmijas kontekstā sākuma skolas vecumā. Jautri pavadīt laiku kopā ar citiem vienaudžiem. Ja bērns vēl ir īpaši, ja skolēns ir īpaši apzināts, viņš vēl sapratīs sevi, viņš vēl pateiks, ka es gribu sajust uzvaras katru dienu. Un tas ir arī tas, ko mēs darām. Mēs divas lietas, lai viņiem būtu jautri kopā ar vienaudžiem un lai viņi sajūtu uzvaras katru dienu, kad viņi ir spējīgi, viņiem ir kaut kas, ko viņi kaut kur viņi uzvar. Jā, tad šitais man patīk, ka viņi jūtās veiksmīgi. Un tas veids, kā mēs to darām, ir caur interesantiem projektiem. Mēs saucam par kvestiem. Pieņemsim, šī brīdī mums skolā ir viņiem uzņēmēja darbības kvests, kur viņi veido savus uzņēmumus, kur būs stends viņiem, kur galā viņi pārdos, tas ir 1. klases vecuma bērni, kur viņi pārdos vienā izstādē, kur būs 700 cilvēki, pārdos savējos vienalga, ko viņi vēlās. Citi ir izvēlējušies cepumus pārdot, cits kāds suliņu grib pārdot. Un tas ir ļoti motivējoši, un tas ir jautri priekš viņiem. Viņi dara to kopā, izaicinošs uzdevums, un viņi ir izaicinoši priekš viņiem. Tur viņi veic aptaujas jautājumus, taisa prototipus saviem produktiem un tā tālāk. Viņi ļoti daudz mācās no to, bet tas viņiem ir kopīgi, jautri pavadīts laiks, un kurā viņi arī sajūt uzvaras katru dienu. Un tas ir mācīšanās. No tā izriet, ka motivē bērnus šobrīd jautrība un komunikācija savstarpējā. Komunikācija pavisam ļoti svarīgs, jā, komunikācija, jautrība. Un uzvaras ir svarīgs aspekts arī. Bet vēl tas, ka viņi jau ir spējīgi refleksēt par to, kā viņiem tur ir izdevies un ka viņi tur ir kaut kādu uzvaru gūši. Viņi to uzvaru grib atkārtot. Refleksija arī ir viena no tādām būtiskām lietām, par ko runā pašvadītas mācīšanas sakarā, ka bērns ir spējīgs izvērtēt jau savu padarīto darbu un nokonstatēt, kas būtu bijis vajadzīgs, lai kā to
paveiktu labāk vai citādāk. Un te es varu izstāstīt piemēru no mūsu vakardienas burtiski, kad mūsu jaunākais puika, viņam drīz būs 5 viņam vēl nav, un viņš diezgan sāpīgi nokrita skridams virtuvē un sasitās ap galvu. Ļoti dīvaini viņš tur krita, un mēs pēc tam, kā viņu žēlojām, sēdēja klēpītī, raudāja un domāja. Viņš prātoja savā galvā. Pēc kāda laika viņš paziņoja, ka man vajadzēja pieturēties pie galda, lai es nenokristu. Tas nozīmē, ka viņš ir spējīgs šajā savā vecumā atgriezties atpakaļ tikko noritējušā notikumā, izvērtēt, saprast pēctecību, lietu secību, kāda tur notika, atrast iemeslu, kāpēc viņš nokrita, padomāt par to, kas būtu tā vietā jāizdara, un šo te secinājumu tad izdot ārā. Tas, manuprāt, ir ļoti labs rādītājs priekš šie vecuma bērniem, kuri patiesībā varbūt pat vēl drīkst nebūt ne empātiski, ne spējīgi iejusties cita cilvēka ādā un tā kā atgriezties pēc tam savā personā un izvērtēt, ko es būtu varējis darīt savādāk, lai tā situācija būtu citāda. Tā kā, tie ir bērni, kuri aug uzreiz jau komunikatīvā vidē, nemitīgā, kur mēs, piemēram, mājās esam daudz, mums ir 3 bērni, mēs 2 vecāki, un ļoti bieži arī ciemiņus uzņemam, un ir svarīgs moments, ka tu runā, tevi klausās, es runāju, tā kā kāds runā, man ir jāklausās, jā, un tas ir tāds jauks ikdienas process, kurā bērns arī iemācās komunicēt, socializēties. Ja? Tas, ko pārmet mājmācības vecākiem, ģimenēm par to, ka viņi tā kā nav socializēti, viņi bērni neiet skolā. Bet, skolas socializēšanās ir kaut kāds pavisam cits stāsts, kuru mēs laikam šoreiz izlaidīsim. Mēs jau apsprieduši citās reizēs, un jā, tur ir citādi. Lūk, bet vēl es vēlētos parunāt par tādu jautājumu, kā ģeniāla bērna audzināšana. Ja, teiksim, bērni savā vairumā, un tā ir statistika, ko es atradu, kad viņi piedzimst un līdz pat 4-5 gadu vecumam, pēc statistikas šie bērni, 98% no viņiem ir ģeniāli. Viņi pēc testēšanas viņus var identificēt kā ģeniālus bērnus. Un jau uzsākot skolas gaitas, jau pamatskolā šo bērnu skaits sarūk līdz 30%. Vēlāk vidusskolā par ģeniāliem mēs varam saukt 12%, bet pieaugušo vecumā tādi ir palikuši vairs tikai 2%. Jautājums ir pie izglītības sistēmām visās valstīs. Šie dati ir konkrēti Amerikas dati, taču es domāju, ka visā pasaulē tas varētu būt līdzīgs rādītājs. Ko tad mēs ar tiem bērniem skolā tādu izdarām, ko mēs viņiem tik ļoti atņemam, ka viņi zaudē savas radošās un unikālās spējas. Un jā, par šo jautājumu es gribētu tā izvērstāk parunāt, kā jūs redzat. Mhm. Jā, es nezinu, kāpēc. Man ir minējumi gan, un man tā intuitīvi liekas, ka viens svarīgs aspekts šajā jautājumā ir tas, ka viņus vērtē, viņus ieliek kastē, viņiem pasaka, kas ir pareizi un kas ir nepareizi. Un tad, kad viņiem dod uzdevums, ok, šī ir pareizi, šī ir nepareizi. Un līdz ar to, jo to ģenialitāti, ko viņi mērīja, ja es nemaldos, es arī to esmu dzirdējis, bija ideja ģenerēšana par to, cik daudz idejas dažādas viena lieta, kaut kādas, kā tu viņu var izmantot. Un viņi bērni varēja ļoti daudz idejas saģenerēt. Un tagad mēs sākam viņus vērtēt, šitais ir pareizs, šitais nav pareizs, šitā ideja laba, šitā nav laba. Viņi tad attiecīgi sāk arī sašaurināt to visu, un viņi sāk arī darīt lietas priekš citu ekspektācijām. Ja ir skolotājs, kurš ekspektē no viņa pareizo atbildi, tad attiecīgi viņš saka pareizo atbildi. Un tas, man liekas, ir liels aspekts, kas traucē bērniem saglabāt šo ģenialitāti, kas viņiem ir. Un vēl viens aspekts droši vien ir tas, ka viņi sajūt, ka viņiem netic kā bērniem. Jo
Nu, skolā ļoti bieži, un es to arī studēju, tagad pedagoģiju, redzu, ka tiem skolotājiem viņiem fundamentāli māca neticēt bērniem. Viņi jāvērtē, kā te viņi tur nezinās šito ten vai to zinās. Viņiem obligāti jāzina, es kā skolotājs zinu labāk, un man viņiem jāpamāca. Un katru reizi, kad tu viņu pamāci, katru reizi, kad tu viņam saki pareizo atbildi vai nepareizo, tas viņam atņem pārliecību no sevīm. Tu viņam uzdodot jautājumu, kas viņu testē, es varu iedot piemēru tādam jautājumam, ko varbūt uzdod parastajā skolā, un kādam sokrātiskam jautājumam, un mēs varam parunāt par to atšķirību. Piemēram, vēstures skolotājs varētu uzdot skolniekiem jautājumu, kāda nozīme bija tam, ka Jūlijs Cēzars ar savu armiju šķērsoja Rubikonu upi. Tas ir jautājums, ko pēc vielas uzdod. Ne? Tas ir tev jāzina. Un iedomājieties, tu esi klasē, tev uzdod tādu jautājumu. Tu nezini atbildi, tu neskaties acīs, vai ne? Tu negribi, lai tevi izsauc, tev kauns pārņem. Ne? Es negribu. Es nezinu atbildi. Kāds cits zina atbildi? Vai ne? Varbūt viņš ir priecīgs, viņš zina atbildi, viņš paceļ roku, viņš zina atbildi, viņš pasaka, viņš ir malacis, tu zināji atbildi. Ko viņš iemācās, ka viņš ir tas, kurš nezina atbildi, viņš iemācās, ka viņš ir nespējīgs, ka viņš ir spējīgs tikai, ja viņš zina atbildi, vai ne? Ka viņam ir kauns. Tas, kurš savukārt zināja atbildi, viņš iemācās, ka kad viņš ir vērtīgs, tad, kad viņš zina atbildi. Nevis viņa domas ir vērtīgas, nevis viņš kā cilvēks, bet tad, kad viņš zina atbildi, tad viņš ir vērtīgs. Un citādā veidā mēs to pašu jautājumu varam uzdot. Mēs varam paprasīt bērniem, iedomājieties, jūs esat Jūlijs Cēzars ar savu armiju pie Rubikona upes. Ja jūs šķērsojat, notiek tas un tas. Jums ir divi lēmumi. Jūs tagad varat šķērsot šo upi vai arī nešķērsot. Ko jūs darat? Un uzreiz atverās vaļā, vai ne? Tu gribi, tās ir tavas domas, nav pareizās atbildes. Tas ir tavas, ko tu darītu, izvērtējot sevi, kas tev ir svarīgs, vai tev ir svarīga slava, vai tev ir svarīgs darīt pareizo lietu. Tu sāc domāt par sevi, ko es darītu, kādi ir argumenti. Citiem ir citādāks domas. Tu saproti, ka viens cilvēks ir citādāks, otrs citādāks, viņiem ir savs pamatojums, tev ir savs pamatojums. Un tas ir sokrātisks jautājums vienai un tai pašai vielai. Viens tev māca, ka tu esi vērtīgs tikai tad, ja tu zini pareizo atbildi un kaunies, ja nē. Un otrs māca, ka tavas domas ir svarīgas un māca tev reflektēt, māca tev kritisko domāšanu. Bet problēma ar mūsu izglītības sistēmu tādu ir tas, ka to otro sokrātisko jautājumu nevar novērtēt. Ja? Tu nevar atzīmi ielikt īsti. Grūti atzīmi ielikt. Ir. To, vai tu zini vai nē, to ir viegli. Bet tas rezultāts, viens cilvēks tic, ka viņš ir spējīgs, tic, ka viņam ir vērtība, viņš iemācījies kritiski domāt, otrs cilvēks kaunās, ka viņš nezina, vai arī ir laimīgs, ka viņš zina atbildi un atstāst atbildi. Tā ir tā lieta, kas arī limitē to ģenialitāti. Ja tu sāc domāt pareizi atbildi, nepareizi atbildi, kas ir pareizi atbildi, tā vietā, lai domātu plašāk, ko tu darītu, kādas ir iespējas, attiecīgi, es pieņemu, ka tas ir nozīmīgs faktors, kas mums liek palikt neģēnijiem, ja neģeniāliem. Sadzirdēju vērtēšanu un salīdzināšanu kā tādas ēnas puses mācību procesam skolās. Tam es pilnībā piekrītu, un es esmu mūzikas pedagogs, un sevišķi neatbalstu skrupulozu vērtēšanu mūzikā, jo mūzikas un mākslas nozares ir tik ļoti radošas un individuālas, ka būtībā pat ir grēks tur jaukties iekšā ar kaut kādiem saviem izvērtējumiem, pārāk smalkiem un sīkiem. Un kā es to vēl redzu, ka patiesībā cilvēka radošā daļa arī ir tā, kas ir no Dieva. Dievs ir radošs, viņš ir radījis cilvēku pēc sava vaiga radošu cilvēku. Un tieši Sātans ir vienīgais, kas neko neprot radīt, kas prot tikai sagrozīt jau esošos faktus. Un tiklīdz mēs nogalinam radošumu otrā cilvēkā, mēs kalpojam Sātanam. Tas ir mans tāds kristīgais vēl, viedoklis šajā sakarā. Un tur es esmu diezgan nelokāma. Jā. Lai bērns
vizuālajā mākslā kaut ko radošu radītu, viņam vienkārši nedrīkst būt tik smalki kritēriji, kādi šobrīd parādās skolu sistēmā. Jā, te ir arī tāds neliela atkāpē stāsts par manu meiteni, kas 2. klasē mācās. Viņa ir ārkārtīgi radoša. Viņa no rīta līdz vakaram kaut ko zīmēt, veidot, griezt, līmēt, un tas ir fantastiski. Un visa māja jau ir viņas darbiņos. Taču, tad, kad mēs bijām skolā konsultācijā, skolotāji mudināja mūs aiziet kā portretu zīmēt. Viņiem šobrīd ir portretu zīmēšanas laiks, tas jau bija kādu laiku atpakaļ. Un uz sienas patiešām bija bērnu zīmētie portreti. Un es paskatījos to sienu, ieraudzīju 20 vienādus portretus. Un, jā, bērniņi ir centušies. Un kaut kādas proporcijas sejai viņi ir mācījušies iepazīt. Taču tik ļoti līdzīgi darbiņi tie visi izskatījās, ka es nopriecājos tajā brīdī, ka mūsu bērni var būt radošāki. Jā, diez vai tas iedvesmoja viņus būt māksliniekiem vai izprast vairāk mākslu, ka viņiem viens un tas pats ir jāatzīmē. Jā, un arī mūzikā, jo tur ir ļoti svarīgas attiecības starp pedagogu un konkrētu audzēkni, kas ir manā rīcībā šajā brīdī. Un tikai tad viņš var atraisīties, kad viņš jūt uzticēšanos, savstarpējo komunikāciju, kas ir labvēlīga. Un tikai tad viņam arī var būt šie te patiesie sasniegumi. Jo tīri tehniski mēs pareizas notis, pareizā tempā un ritmā varam iemācīt nospēlēt. Bet ielikt tur iekšā kaut ko stipri vairāk, tas jau ir brīvības un attiecību jautājums. Man. Lūk, tā kā, jā, mēs ļoti daudz jau pārunājām par tieši pašvadīto mācīšanu. Patiesībā māju mācība droši vien jūsu skolai ir tuvākais formāts. Ne velti mēs tieši tāpēc arī iepazināmies, ka tu, Dāvi, rakstīji mums uz ģimenes skolu apvienību, jā, un meklējot kontaktus šajā jautājumā, kas tad sabiedrībai būtu vēlams, nepieciešams un kā izskatās mūsu acīm tāda formāta skola. Un dotajā brīdī Latvijā mājmācība, tālmācība un regulārā skola ir tādi populārākie veidi, kā iegūt pamat izglītību. Un es gribu, lai tu padalies tagad savās pārdomās par to, no kurām no šīm skolām tad nākušie audzēkņi kaut kādā posmā varētu ielikt Acton Academy iekšā veiksmīgāk. No visām viņām, principā, bet kas ir ļoti svarīgs, ir ļoti svarīgi vecāki šeit. Jo abiem vecākiem ir tiešām jātic un jābūt tai pārliecībai par savu bērnu spējām un par to, ka šis ir pareizā izglītība priekš viņiem un priekš viņu bērniem. Jo, ja bērns izvēlās izvēles, tas varētu būt, ja mēs ļaujam izvēlēties, viņš var izvēlēties izvēli, kas jums kā vecākam liekas nepareizi izvēle. Un jums ir tik un tā jāļauj viņam izdzīvot tā izvēli. Jūs varat ar viņu runāt, vai ne, mēģināt pārliecināt, bet jums jāļauj viņam pieņemt savu lēmumu. Un tas nozīmē, ka varbūt jums liekas, ka ļoti svarīgi ir matemātika, bet varbūt viņš šī brīdī ir aizrāvies ar kādas valodas apguvu un matemātiku nav apgūst 3 mēnešus, un jums ar to ir jābūt mierā. Un tas prasa lielu ticību saviem bērnu spējām. Tas prasa lielu ticību viņa lēmumiem un viņa atbildības sajūtai. Un tas ir grūti, tas ir ļoti grūti. Un vai jūs nākat no mājmācības, vai arī no tālmācības, vai kādas citas skolas, tas jau šī gadījumā būtu sekundāri. Es zinu, ka ir daudz mājmācības, citās Acton akadēmijās ir daudz mājmācību ģimenes, kuras
Iepriekš domājis tikai mājmācībā sūtīšu, un tad viņas sāk sūtīt Aktonu akadēmijā. Man bija tas liels prieks, gods aizbraukt uz Aktonu akadēmiju, lielāko Eiropā, kas ir Bukarestē. Un tur, tur bija viena gide, kura, kura mācījās mājmācībā no Amerikas. Un viņa teica, ka, kad viņa auga un kad viņa uzauga un kad viņa beidza tās mājmācības, viņa domāja, ka laba skola vispār nevar būt, nevar eksistēt. Kad mājmācības ir vienīgais ceļš. Bet tad viņa uzzināja arī par Aktonu akadēmiju. Tagad viņa to realizē, būdama gide šeit, Eiropā, Aktonu akadēmijas skolā. Tā kā mājmācību ģimenēm tas ir piemērots, tālmācības ģimenēm arī piemērots, un citām ģimenēm arī piemērots. Tas ir vienkārši jautājums par jūsu pārliecību, vai modelis kā tāds ir atbilstošs jūsu ģimenes sapratnē par to, kas dzīvē ir svarīgs, kādas ir vērtības. Jā, man ļoti atsaucās šī te doma par to, ka bērna stiprās puses ir jāattīst, ja, kas arī paturpinot vēl ģeniālu bērnu jautājumu, ka tieši sniedzot bērnam iespēju attīstīt to, kas viņam labi padodas, nevis piesaistīt privātus skolotājus uz priekšmetiem, kas viņam tā kā slikti sanāk un īstenībā samazina viņa pašvērtējumu, jo viņam neizdodas, un viņš sāk justies slikti, tad tas arī ir tas veids, kā mēs varam palīdzēt saviem bērniem. Bet tas prasa zināmu drosmi no vecāku puses, ticēt, ka bērns bez šī konkrētā priekšmeta, kurš viņam neinteresē un īstenībā nepadodās dzīvē, kaut ko sasniegs. Un es tikko Mhm. pateicu, un tas izklausās īstenībā nu, jocīgi, ja nesasniegtu. Būtu jocīgi, ja nesasniegtu. Jo es, piemēram, esmu mūziķis, un fizika un ķīmija ir ļoti tālu no manis. Un man arī īsti neveicās ķīmija. Un man viņu arī nevajag. Un viss ir ar mani kārtībā. Ja? Tā kā mūsu bērniem arī nav jāzina pilnīgi viss, un nav jābūt izcilniekiem pilnīgi katrā priekšmetā. Kā arī nebeigšu atkārtot, ka mājmācības bērni, tieši tāpat kā skolas bērni, drīkst nebūt izcilnieki katrā priekšmetā, un plus vēl ne katram īstam skolotājam klasē visi ir izcilnieki. Vienmēr kāds no viņiem tomēr netiek līdzi citam. Tas tā kā nedod garantiju. Ja īsts skolotājs mācīs manu bērnu, tad tur viss būs kārtībā. Nu, nē, jo Jā. cilvēks ir ienācis pasaulē ar kaut kādu savu konfliktu, interešu un saviem talantiem. Nu, nenoliedzami Mhm. saviem talantiem, individuāliem. Un tos tad arī ir jārealizē šajā misijas sasniegšanas ceļā. Nu, Mhm. priekšā pateikts. Ja? Tieši tā, un es vēl šajā sakarā varēju piebilst, ka no mūsu Aktonu akadēmijas skolu tīkla, kurš ir no 2009. gada atvēries pieredzes, sākumskolas, un tas ir Amerikas kontekstā, bet sākumskolas vielu var apgūt, akadēmiskās vielas, kas prasīta, var apgūt pusgadu laikā bērns. Tas nozīmē visu sākumskolas vielu, tad, kad viņš, ok, labi, daram sākumskolas vielu, tas ir pusgads, kura laikā viņš var apgūt tās akadēmiskās zināšanas. Tas īstenībā būtu bijis mans nākamais jautājums par šīm te bailēm, kādas tad pavada vecākus, gan mājmācības vecākus, gan iespējams arī jūsu potenciālo audzēkņu vecākus. Bailes, kas saistītas ar to, ka ja nu mans bērns būs kaut ko palaidis garām, ja nu viņš netiks galā ar kaut kādām konkrētām tēmām, kuras būs vajadzīgas eksāmenos, vai ja nu viņš vēlāk nevarēs iestāties augstskolā, jo tur būs vajadzīgs kaut kas, ko viņš tā kā ir palaidis garām. Nu, tad kā ir ar šo jautājumu? Kā jūsu skolas vecāki, vai viņi izjūt tādus jautājumus, vai viņiem ir tādas bailes, vai viņi pirms uzsākšanas uzsākt mācības jūsu skolā par to runā jums? Mūsu skolas tieši vecāki, viņiem nav tādas bailes, jo viņiem ir liela pārliecība savu bērnu spējām. Un kas viņiem interesē, ir nevis akadēmiskās zināšanas, kas viņiem būs pēc vidusskolas, bet kas viņiem interesē, ir
rakstura izaugsme, kāds viņš būs, kad viņš izaugs pēc vidusskolas, socializācija, kāds viņš būs sociāls, kāds viņš būs, vai viņš būs pašmotivēts, vai viņš zinās savu aicinājumu, vai viņš sapratīs sevi, vai viņš zinās, kur viņš dzīvē iet tālāk. Un akadēmiskās zināšanas ir sekundāras. Akadēmiskās zināšanas citiem ir vajadzīgas, bet vecāks, kurš fokusējās uz akadēmiskajām zināšanām, kuram ir ļoti svarīgi, man vajag, lai mans bērns iet universitātē ar akadēmiskām zināšanām, viņam cita skola būs piemērotāka. Lai gan mūsu skolā pēc mūsu datiem, teiksim, no Amerikas kontekstā, mūsu skolēni vidēji apgūst 2 reizes vairāk akadēmiskās vielas nekā standarts, kas ir Amerikā. Jo viņi ir motivēti, ja viņiem ir Jā. vajadzība apgūt kaut ko konkrētam notikumam, kā piemēram iestāja eksāmens augstskolā, tad viņi to Mhm. izdarīs ātri, jo viņi prot mācīties un viņi zina, kā to darīt. Mhm. Jā, bet viņi tieši tā un ir. Tā kā mūsu skolas visa misija ir atrast savas dzīves aicinājumu, tad tieši vidusskolas daļa ir ļoti specifiski tam arī fokusēta, kur katrs no viņiem mēģina saprast, kas ir tas, ko viņi vēlās dzīvē, kā savu nākamo lielo piedzīvojumu. Un viņi pamēģina kaut ko citu, varbūt kāds jau zina un uzreiz aiziet uz to konkrēto lietu. Pieņemsim, kāds varbūt zina, es gribu būt mediķis, es gribu palīdzēt cilvēkiem, ārstēt cilvēkus. Lai būtu mediķis, tev ir jāiet augstskolā, tev ir vajadzīgs šis atzīmes. Tad viņš tā arī strādā. Viņš iet, man ir vajadzīgs šīs atzīmes, man ir jādara tās lietas, lai kļūtu par mediķi, un viņš aiziet un viņš kļūst. Citam ir savādāk. Citam varbūt tas aicinājums ir uzņēmēt darbībā vai vēl kaut kur citur, kur viņam nav vajadzīga augstākā izglītība. Un viņa tas ceļš, attiecīgi, ir citādāks. Nu, viņš arī, protams, akadēmiskās zināšanas iegūst pietiekoši, lai noliktu vidusskolas eksāmenu, bet viņš nebūs tik fokusēts, lai iekļūtu augstskolā. Jā, tas jau atkal paredz to, ka jaunieši viņi iepazīstot sevi, saprot sevi un zina laicīgi, ko viņi vēlās, un paši sev, kā es tikko sadzirdēju, izplāno savu stratēģiju, kā viņi tad tiks uz to savu mērķi, uz to punktu B, kas ir, piemēram, būt par ārstu. Mhm. Ja? Tātad viņam nav vajadzīgs neviens cits cilvēks no malas, kas viņam šo scenāriju izplānos. Viņš pats to ir spējīgs izdarīt. Pareizi? Nu, mums ir tāds formāts, kurš tev palīdz to darīt, kurš te pasaka, ka šī brīdī tu vari apskatīties, kas tev varētu interesēt. Vai ne? Tev ir jāizvēlās, kādas tavas intereses, tev ir jāpaintervē cilvēki, pats izvēlēties, kā viņus uzrunāt, pats izvēlēties, kurus cilvēkus. Un mums ir tāds iedots process, ko viņi var izmantot, un viņi var izmantot attiecīgi viņu, kā viņi vēlās. Tagad viņiem ir, tas nav vienkārši, ka tagad tu pats esi atbildīgs, bet mums ir tie soļi, milestones, kā saka angliski, un mērķi, kurus mēs viņam iedodam, kurus viņi var izmantot, lai strukturēti pie tā tiktu. Bet tā ir viņu izvēle, kā viņi tieši. Te jau mēs tagad runājam par to, kā viņi pēc tam var iekļauties mūsdienu sabiedrībā, kā viņi spēj un ko viņi Mhm. spēj darīt jau pieauguša cilvēka dzīvē. Un šī te bērnu spēja iekļauties sabiedrībā mani mudina uz pārdomām, kas tad ir tā sabiedrība? Vai mēs maz zinām, kāda sabiedrība būs tad, kad mans piecgadnieks būs izaudzis līdz pieauguša cilvēka vecumam, un kādai tad dzīvē mēs viņu gatavojam, kādai dzīvē viņus gatavo skolu sistēma. Tā ka te ir, es domāju, daudz jautājumu un daudz nezināmo šajā vienādojumā. Tā kā tāpēc vien es ieteiktu nebaidīties, jo mēs procesā redzam, kā viss mainās un ko tad mums pašiem, kurā brīdī pēkšņi var vajadzēt un kā mēs to iegūlēsim, atradīsim, iemācīsimies kādā online skolā, sameklēsim iespēju apgūt un apgūsim un lietosim. Tā kā tās bailes ar to, es domāju, ka arī ir jāatmet gan par sevi, savām interesēm, kas pēkšņi var mainīties arī pieaugušam cilvēkam, gan par mūsu bērniem. Bet par šo sabiedrību, kādai mēs gatavojamies, var padalīties ar vienu stāstu, kas nu pat šonadēļ bija.
Mans vecākais puika, viņš mācās mājmācībā jau no 3. klases, šobrīd 6. Un viņam ļoti labi veicās angļu valoda. Angļu valodu viņš lieto brīvi, labāk nekā vecāki, neskatoties uz pieredzi ārzemju augstskolās. Skola viņam piedāvāja piedalīties olimpiādē. Un uz šo angļu valodas olimpiādu viņš arī devās šonedēļ. Un pats gribēja tur visu paveikt, izdarīt. Viņš nevēlējās, ka es nāku iekšā. Es gan pārbaudīju, vai tur nav gadījumā vajadzīgs kāds autogrāfs, ka bērns no ielas ir ievēlies uz olimpiādi. Bet nu, viņš tika galā ar visām lietām pats, un viņam šī interese tagad ir parādījusies tiešām rīkoties un darboties pasaulē, ielās bez vecākiem, viss ir kārtībā. Pēc olimpiādas viņš dalījās savās pārdomās, ka nu, godīgi sakot, viņš bija ļoti dusmīgs, jo viņu šie te uzraudzītāji, kārtības uzraudzītāji, viņu steidzināja. Noliktais laiks bija 60 minūtes, un viņi kā labu gribot atgādināja, ka laiks jau rit uz beigām. Bet nu, tad te rodās tādi jautājumi. Pirmais, kur ir pašvadīta mācīšanās, ka 7. klases bērns jūsuprāt nav spējīgs apzināties, kā rit laiks, un ka nu, viņam ir tā kā pulkstenis, viņš saprot, ka laiks rit uz priekšu un kādā tempā tas notiek, un ka tas tūlīt beigsies. Ja? Otrs jautājums ir, kāpēc tikai 60 minūtes? Kāpēc mēs nevaram iedot to bezlimita laiku vai nu, tiešām lielu laiku, lai tie, kuri var ātri, viņi izpild ātri, kuriem vajag vairāk laika, lai viņiem ir vairāk laika? Kāpēc mums jau bērniem skolas solos ir jāmāca steigties? Kur mums ir jāskrien ātrāk uz kapiem, es piedodu atvaino, bet nu, tas ir tiešām tāds ļoti muļķīga pieeja bērniem mācīt steigu dzīvē. Varbūt mums tieši jāmācās apstāties un ieklausīties dabā, ieklausīties sevi un saprast šo pasauli, kurā mēs esam nākuši. Un tad arī laika būs vairāk un viss būs kārtībā. Kādas pārdomas pēc man šī monologa raisās? Nu, es piekrītu, nu, vispār jau tur, jā, testēt, pārbaudīt. Nu, tā ir labs izaicinājums, lai viņam lai būtu, vai ne, ja viņš tā izvēlās. Bet, nu jā, teiksim, ja tas mērķis ir tādā testā izpildīt labi to testu, mans jautājums ir, kā tas palīdz tavam meklēt tavu dzīves aicinājumu? Kā tas palīdz, nu, es jau domāju, skolas kontekstā, ne mērķa kontekstā. Jo mums tas viss lietas ir pakārtotas par to, lai tu meklēt savus dzīves aicinājumus, kurš var būtiski izmainīt pasauli, lai tu saprastu sevi, ne savus talantus un tā tālāk. Un tad droši vien tāds mērķis piedalīties olimpiādē, varbūt kādam tas ir saistās ar aicinājumu, varbūt kādam var palīdzēt, varbūt kādam daudziem droši vien tas nekādīgi nepalīdz. Nu, tādā kontekstā. Nu, varbūt Nu, šajā jā, gadījumā tā ir uzvara, ja tā ir cerība uz kādu uzvaru, kas veicina augstu jā. pašvērtību. Man labi veicās, es arī olimpiādē guvu labus rezultātus. Varbūt tāda tā motivācija, bet šis laiks, man neliek mieru šis laiks, jo es, piemēram, tikai tagad mācos apstāties un neskriet. Tikai tagad tas sāk izdoties, jo visu laiku bija kaut kur jājoņo. Un īstenībā, tad, kā mēs paņēmām bērnu mājmācībā, tad, kad mums vēl tikai vecākais dēls gāja skolā, tas arī bija šis te iemesls lielā mērā. Ja? Gan bērna sajūtas skolā, ka viņi tur īsti nebija labi, gan arī tas, ka mēs katru rītu kavējām, skrējām, lai cikos mēs pamostos, vienalga bija kaut kāds stress, ka tev tajā mirklī, tajā minūtē ir jāierodās. Ja? Un ka tas ir tik ļoti svarīgi, ka zeme beigas griezties, ja tu nebūsi laikā un vietā. Ja? Un tas radīja ļoti nepatīkamas emocijas mūsu ģimenes starpā, ja? Un vispār ikdienā. Turklāt, no otras puses, ja mēs tagad raudzītos, ka nu, labi, bērns neiemācīsies ierasties laikā. Viņam, piemēram, būs jāierodās tomēr uz kādu koncertu laikā, ko tad?
Nu, tad es varu te minēt gan savu piemēru kā mūziķa, gan mana izcilā profesora Ērģelnieka Tālvāža Dekšņa piemēru. Viņš ir bijis ļoti mierīgs visu mūžu un ļoti, es teiktu, pat lēns, pēc dabas lēnprātīgs cilvēks, un viņš nu, nevienu reizi nav nokavējis koncertu Rīgas Doma baznīcā. Tā kā tajā brīdī, kad nozvana zvaniņu un jāsāk spēlēt, viņš ir uz vietas, viņš spēlēja, jā, visu šo savu vērtīgo mūžu. Un tieši tāpat arī mēs, mūsu ģimene, mums arī ir koncerti, uz kuriem mēs ierodamies. Kaut kā mēs taču tur nu, paspējam to visu, kad ļoti vajag. Tā kā laiks ir svarīgs jēdziens, un to ir jāprot apturēt un sevī tādu iekšējo lēno tempu atrast, kas tev netraucēs dzīvot dzīvi, darīt lietas, bet neienesīs tevī stresu, ka tu kaut ko kavē un nepaspēji. Vai ka es gribu būt tagad šeit, tāpēc neesmu tur, gribu būt tur, tāpēc es slikti jūtos šeit. Lai nav šīs diskomforts. Mhm. Jā, apzinātība ir ļoti svarīga priekš cilvēka, lai viņš varētu dzīvot jēgpilnu dzīvi savā aicinājumā. Jā, nu ko? Uh, Noslēguma daļā es pajautāšu varbūt pāris tādus tehniskus jautājumus, ja kādam pēc mūsu sarunas ir ieinteresējusi jaunizveidotā skola, tad kāda ir Acton Academy skolas mēneša maksa un uz ko tad tā skola ir, kādi ir materiāli, ko tad vecāks par šo samaksu saņem? Kāds tas ir šis te pakalpojums, ko bērns un vecāks saņem? Mhm. Skolas mēneša maksa ir 650 eiro mēnesī. Tas iekļauj datoru, visus materiālus, kas tur ir. Tas neiekļauj ēdināšanu. Šī brīdī ēdināšanu katrs bērns ņem līdzi no mājām un uz vietas attiecīgi uzsilda un pēda. Ko tas arī iekļauj, kas tradicionāli nav parastajās skolās, tas ir vecāku izglītības lietas, jo mūsu skolā ir svarīgi, lai arī vecāki atbalstītu savus bērnus šajā neapšaubām grūtajā ceļā, kas viņiem ir pašmācību ceļā, un izaicinājumu pilnajā ceļā, meklējot savu dzīves aicinājumu. Un tur ir vajadzīgs liela ticība, atbalsts, uzdot pareizos jautājumus un citas lietas ģimenes kontekstā, lai to atbalstītu. Un tas nozīmē, ka mums ir 3 vecāku sapulces gadā, kuras vismaz vienam vecākam vajag apmeklēt. Un šīs vecāku sapulces nav par viņu bērniem, tas ir par viņu personīgo varoņa ceļojumu, viņu personīgo attīstību, kas palīdzēs viņu bērniem attiecīgi. Un papildus tam mums ir arī dažādi uzdevumi, ko risināt ģimenēm, kas viņiem var palīdzēt arī augt kā vecākiem, augt vispār ģimenei kopumā, lai viņi virzītos uz to savu aicinājumu atrašanu. Un šie uzdevumi viņi var attiecīgi izvēlēties, kur viņi vēlās pildīt. Tās ir lietas, ko mēs sniedzam papildus. Tad mēs papildus dodam lielu atbalstu vecākiem, jo tas ir vajadzīgs mūsu izglītības kontekstā. Tad nav vieta, kur nolikt bērnu un pēc tam viņu vienkārši saņemt. Tā ir, tā ir vieta, kur jūsu bērnam ļoti iespējams vajadzēs arī atbalsts no ģimenes puses. Piemēram, ja mūsu skolām nedrīkst lietot mobilos telefonus, un ja mājās viņam ir neierobežotas iespējas lietot mobilos telefonus, un tas ir lieta, ko viņš izvēlās visu laiku savī caur mobilo telefonu vai video un tā tālāk, tad viņam būs ļoti grūti uzņemties atbildību skolā, ļoti grūti motivēties, ļoti grūti koncentrēties tām lietām, kas viņam ir jādara. Tad, attiecīgi, vecākiem mājas kontekstā vajag būt kaut kādiem skaidriem noteikumiem, kas attiecās uz digitālajām ierīcēm. Tas ir viens piemērs.
kas būtu vajadzīgs arī no vecākiem. Nu, ļoti svētīgi īstenībā izklausās tas, ka tieši skola motivē vecāku iesaisti bērna augšanas un izglītošanās procesā, jo, nu, jāsaka, godīgi nereti jau skolas, parastās skolas arī ir tā vieta, kur vecāki savu bērnu noliek un pēc tam saņem. Ja? Um, lai tā atbildība uz viņiem negultos. Un, gudīgi sakot, mēs arī sākumā tā domājām, kad mūsu vecākais dēls uzsāka skolas gaitas. Nu, kā es jau skolu pabeidzu savu laiku, un es vairs neko par to negribu zināt, jūs tur ņemieties paši mācīt. Bet tad mēs sākām mācīties gan paši kā vecāki, apgūt bērnu vecuma posmu psiholoģiju un daudzas dažādas lietas ar bērnu audzināšanu saistītas, un sapratām kaut kādā brīdī, ka nevienam citam jau neinteresē mūsu bērnu izglītība kā tikai mums, jo visiem citiem viņš ir viens no daudziem. Un ka tieši mēs esam tie cilvēki, kuriem visvairāk būtu jāiedziļinās, ko bērns zina, ko viņš dara, kā viņam tas veicās un kādas varbūt ir citas pieejas, kā šo pašu izdarīt ātrāk, labāk, vieglāk un individuālajā pieejā. Un, jā, mācībā mēs to tagad spējam realizēt. Tāpēc es priecājos par to, ka šī te ģimeniskuma audzināšana no jūsu puses vecāku un ģimeņu virzienā ir vērsta, un tas ir tāds patīkams stāsts. Savukārt, katrai ģimenei jau šis te budžets, kāds viņš ir, tāds ir, teiksim, būsim reāli, var būt tā, ka bērns uzsāk mācības Acton Academy, un kaut kādā brīdī viņš vairs nav spējīgs, ģimenei kaut kas pamainās, nav spējīgi varbūt samaksāt šo summu, ko tad darīt un kā tad bērni, varbūt kaut kur citur pasaulē ir tāda pieredze, kā viņi iekļaujās pēc Acton Academy citās skolās, ja viņiem ir tāda nepieciešamība mainīt tomēr izglītības formu. Jā, parasti problemātika parasti ir otrā virzienā. Kā bērni no parastās skolas var iesaistīties Acton akadēmijā, kur viņiem ir daudz brīvību un daudz atbildību arī. Un jāuzņemās atbildību par savu mācīšanos. Tas, kas man ir dēls atnācis mājās tagad, tāpēc ir nedaudz, jā, daudz prieki. Un nu, tas ir tā, cilvēks, kurš no pirmās klases vecuma ir pats risinājis savus konfliktus, pats risinājis, uzņēmies atbildību par savu mācīšanos. Viņš ir pats kopā ar citiem palīdzējis citiem, citi palīdzējuši viņam ceļa biedri, kas ir. Viņš ir, viņš ir, viņš ir pašmotivēts, neviens cits nav viņu piespiedzis darīt. Tad kā viņš iekļautos citā skolā, ja tu esi pašmotivēts, ja tu māki mācīties, tev ir struktūra, mentālie modeļi, kā uzņemties atbildību, kā sasniegt mērķi. Es neesmu dzirdējis nevienu problēmu no mūsu visu Acton akadēmijas skolu tīkla, kur Acton akadēmijas skolas skolēniem, audzēkņiem būtu problēmas iekļauties citā skolā. Viņi var aiziet un viņi var nesaprast, kāpēc skolotāji uz viņiem runā autoritīvi. Viņi var aiziet, viņi var nesaprast, kāpēc viņiem tas jādara ir, bet viņiem nav problēma sasniegt rezultātu. Mhm. Jā, manuprāt, arī tā būtu mana dēla gadījumā problēma, kad pēc 6. klases mums ir jālemj, ko darīt, vai mēs ejam tālmācību vai atgriežamies skolā, ka 7. klasē viņam būtu, jā, droši vien, ka daudz paskaidrojumi vajadzīgi, kāpēc tieši tā un tieši to un tieši tagad ko man tas dod, jā. Tā, negluži tā, ka nevarētu kaut ko saprast vai spēt apgūt vielu, kas tajā brīdī jāapgūst. Ka, nu, kaut kas līdzīgs šeit ir droši vien ar mājmācības ģimenēm. Bet, nu, šis te atgriezniskais jautājums, ko jau daļai bija atbilde, kā tad viena lieta, kā pēc Acton akadēmijā aiziet bērnu uz parastajām skolām, bet kā tad integrējās jūsu skolā tie bērni, kuri jau ir krietni pamācījušies parastajā skolā, un nu, vecāki lemj un ierauga, ka tas varētu būt tas veids, kā izglītoties, bet viņiem, piemēram, jau ir
10 un plus gadi. Kā tad tas process rit? Atkal droši vien ārziņu pieredze. Jā, tāds globālais novērojums no Aktona akadēmijas skolu tīkla, un tas ir ļoti aptuvens, tas ir ļoti individuāli. Bet tas algoritms varētu būt tāds, ka par katru gadu, ko skolēns ir nomācījies tradicionālajā skolā, viņam ir vajadzīgs 1 mēnesis, lai adaptētos Aktona akadēmijas sistēmai. Bet tas ir ļoti individuāli atkarīgs no cilvēka. Un tā vide, kas mums ir, viņa ir pavisam atšķirīga no tradicionālās skolas. Un attiecīgi viņai ir vajadzīga adaptācijās tipiski. Ir vajadzīga adaptācija, ja cilvēks ir bijis jau kādu laiku tradicionālās skolās. Paldies! Nu, es saņēmu atbildes uz visiem saviem jautājumiem. Uz pilnīgi visiem eksistējošiem jautājumiem mēs nevaram sniegt atbildes šādā formātā. Taču mēs varam turpināt saņemt jautājumus zem šī video YouTube, kur tas tiks izvietots ģimenes skolu apvienības lapā. Un, protams, gan es esmu atvērta, mēs ģimenes skolu apvienības valde, gan droši vien Dāvis ir atvērts jautājumiem sociālos tīklos. To visu mēs varam sameklēt zem video, visus kontaktus jūs varat redzēt, un jautājumus, kuri netika izrunāti šajā intervijā, mēs varam pēc tam no jums saņemt un atbildēt jau privāti. Čau! Tad tu esi tas puika, kura dēļ Latvijā ir parādījusies jauna skola. Jā, tu esi tas puika vēl. Jā, fantastiski. Ar to es arī apsveicu visu mūsu sabiedrību un jūsu ģimeni ar šo sapņu piepildījumu, un ceru, ka mūsu saruna būs noderīga ļoti daudziem. Paldies, Dāvi! Paldies jūsu ģimenei! Paldies par dalīšanos pieredzē, un gaidīsim jūsu jautājumus, un turpināsim šādu Liels sarunu. paldies! Liels paldies visām mājmācību ģimenēm. Jūs esat viena no kopienām, kas mūs iedvesmoja arī attaisīt šo skolu. Un es ļoti apbrīnoju drosmi, kas jums ir, un to vīziju un to sapratni par to, cik izglītība ir svarīga bērniem. Tā kā jūs darat fantastiskas lietas, mājmācības ģimenes, un it īpaši jūs ģimene, Gune, kur papildus to attīsta un papildus runā par šīm lietām. Paldies! Nu ko? Paldies! Tev. Līdz... Paldies! Jā, paldies! Un līdz nākamai sarunai par kādu droši vien atkal svētīgu, vērtīgu tēmu parunāsim par mājmācību. Paldies, Guna! Paldies visiem! Paldies! Yes. Paldies, visi!